bija pirmais, vista vai ola? Nu, tas ir ļoti zinātniski grūts jautājums. Par to ļoti daudz vēl strīdās visā pasaulē zinātnieki. Varbūt mūsu mazie zinātnieki zinās. Kas bija pirmais, vista, ola un kāpēc? Ola. Kāpēc? Tāpēc, kad no olas izšķiļās. Labi, kā tu domā, kas bija pirmais? Vista. Un kāpēc? Tāpēc vista rūpēs pa oliņu. Ola. Kāpēc? Tāpēc, ka no tās olas izšķiļās tā kā. Man jau liekas, ka tomēr tā vista bija pirmā. Nu jā, par to vēl zinātnieki strīdās, un lai viņi strīdās, varbūt šeit izaugs liela zinātnieki, kas to noskaidros, bet man ir padomā pāris eksperimenti ar olām. Gribat ar olām eksperimentus? Jā! Uztaisīsim pāris eksperimentus ar olām. Un pats vienkāršākais, ko arī katrs no jums mājās var uztaisīt, Ar vecāku palīdzību? var uztaisīt eksperimentu, kā nolobīt olu bez rokām. Zinat? Nē! Mums būs vajadzīga, protams, Olā! ja? Paņemsim kādu trauciņu, un mums trauciņā būs jāielej etiķis, parasts mājas etiķis. Tāpēc vajag ļoti uzmanīgi kopā ar vecākiem Jā, to bet darīt. šo, protams, vajag darīt kopā ar vecākiem. Mēs ieliesim etiķi un uzmanīgi viņā ieliksim olu. Un tad mums būtu jāpagaida kāda diennakts vai varbūt bišķiņu vairāk. Te jau var redzēt, kad ola sāk reaģēt ar to etiķi un te sāk atdalīties mazi burbulīši. Redz, ola šķaumala reaģējot ar etiķi sāk pamazām sadalīties. Redzat, bērni? Pēc jums pavisam tūk parādīšu. Redzat, re, kur mazi tādi burbulīši. Apkārt olai, redzat? Un olai kaut kas tur notiek. Kaut kas viņai tur notiek. Bet kas tad notiek, ja mēs viņu 24 stundas tagad turam? Nu, skaties, redzi, kas mums paliek pāri, kā tā ola paliek. Skatieties, tā ola šķīst, jā, bet skatāmies, kas ar šito notiek. Redzat? Tā kā bumbiņu pārvēršās. Tu jau esi noturējis to olu jau 24 stundas. Es viņu vakar ieliku iekšā. Redzi, un skaties, viņai visa čaumala ir noņēmusies nost, kurš grib pataustīt bišķiņu uzmanīgi. Redzi, mīksta ola palikusi ir. Redzi? Bet, protams, tas šķidrums olē vēl tur iekšā ir, un ja jūs stipri spiedīsiet, viņa arī pārplīsīs. Gribi pamēģināt? Bet pagaid, tādu olu taču nevar ēst. Es domāju, ka ne, bet tu vari pamēģināt viņa stiprāk uzsist, viņu pārplēst. Ņem tu. Jā, gribat? Eksperimenti. Jā, uzmanību, gatavību. Labais, redzējāt? Var cept omleti tagad uzreiz. Bet tas vēl nav viss. Ar olu mēs varam vēl vienu eksperimentu uztaisīt. Tad, kad mēs viņu esam nolobījuši etiķī, mēs varam viņu ielikt iekšā sālsūdenī. Un ja mēs ieliekam olu šādā sālsūdenī un vēl dienu paturam, grib redzēt, kas ar viņu notiek? Jā, Skaties, labi. viņi saraujās. Viņi vienkārši ielika sālsūdenī, viņu tā sačukuroja. Jā. Tas ir tāpat kā ar mūmijām. Zināt, bērni, kas ir mūmijas? Jā. Arī kastē estē bija mūmija, tieši tā, jā. Un tas pats var notikt arī ar mūsu organismu šūnām, ja mēs dzeram ļoti daudz sāļus, ūdeni vai ēdam sāļus ēdienus. Es sastāvu no šūnām? Jā, mēs visi sastāvam. Zināt, bērni, no kā mēs sastāvam? Zināt, kas ir šūnas? Tādas tā kā viņas tā savēlkās, tādas līdzīgi sasved asinsvadiem. Jā, ļoti pareizā. Viss mūsu ķermenis sastāv no mazām šūniņām, ja, no tādām tā kā mazām šīm te oliņām. Un kas ir tajās šūnās? Redz, un šūnās arī ir iekšā ūdens. Un ko dara sāls? Sāls to ūdeni no šūnām velk ārā. Un tāpēc, redz, arī ola ir sarausies, jo sāls izvilka ārā visu ūdeni. Un šūna paliek, redz, tā kā veca un krokšaina, tā kā veca tantiņa. Ja? Un tāpēc ir ļoti svarīgi ikdienā izvairīties no daudz sāļumiem. Ja, un dzert arī ūdeni pietiekami lielā daudzumā. Bet mēs varam to olu atkal dabūt tā kā atpakaļ, tādu skaistu? Jā, mēs varam paeksperimentēt. Vēl vienu eksperimentu ar olu. Mēs šo pašu olu varam ielikt iekšā krāsainā ūdenī. Redzi? Jā. Un tagad, ja mēs viņu ieliekam krāsainā ūdenī un vēl kādu dienu paturam, kas mums sanāks? Sarkana ola, redzējies? Jā, cik skaisti, bet tas ir vienkārši krāsiņa. Jā. Tu šo olu bija ielicis tā kā tur un paturēja veselu dienu. Jā, un skaties, redzi, viņi sasūcās ar ūdeni un palika lielāka. Atkal, jā. Jā, viņi palika lielāka. Viņa atgriezās dzīvība. Viņā tiešām atgriezās šoreiz sarkanā dzīvība. Ja? Un redz, Māri, vēl var paeksperimentēt ar daudzām citām krāsām. Var paeksperimentēt un ielikt viņas arī rekurtiekš tevis, es esmu sataisījis. Zilas olas. Jā. Un zaļas olas. Un vēl var arī dzeltenas olas. Bet viņas nedrīkst ēst, jā. Bet ēst gan viņas nedrīkst, jo viņas ir sasūkušās ar dažādām krāsām un ķīmijām. Patīk, bērni? Taisīsiet mājās? Ar vecākiem.